Man ļoti gribējās parunāt par nespēku un nogurumu, par izdegšanu tieši šajā laikā, kad ir dažas nedēļas pirms Ziemassvētkiem un ir daudz cilvēki, kam viss ir līdz brošai, kas labāk gribētu iet un pagulēt un lieciet man visi mierā. Un es teiktu, šajā laikā arī pie ārsta lielākai daļai pacientu tā pamatsūdzība ir izdegšana, nogurums, nespēks. Tāpēc man gribas pastāstīt par lietām, ko mēs katrs pats varam darīt savas veselības labā pirms iet pie ārsta un meklēt šo vienu maģisko tabletīti, lai rīt uz brokastīm es atkal būtu fit kā agrāk. Jo šādas maģiskās tabletītes patiesībā nemaz nav. Mums katram pašam ir par savu veselību jādomā un varbūt tāds plāniņš jāsastāda. Ja es šodien šeit un tagad esmu noguris un tas ir jau kaut kādu laika periodu, jau ilgāku laiku, varbūt paņemam rakstāmos un sarakstam plāniņu, ko es tagad darīšu pats savas veselības labā, pirms iešu pie ārsta. Par šiem medicīniskiem aspektiem arī es nedaudz beigās pieminēšu, bet tad ko mēs katrs pats varam darīt? Un es gribu sākt ar to vienu brīnišķīgo teicienu, ka varbūt kā noguruši, izdeguši un nelaimīgi mēs esam, nevis tāpēc, ka mums slodze ir par lielu, bet tāpēc, ka mēs pārāk maz darām to, kas mums sagādā prieku. Ja, tad prieku radām paši. Tad pirmais punkts, ko savā kalendārā atzīmējam, kas ir tās lietas, kas man sagādā prieku. Kāda lielā lieta vismaz reizi nedēļā, kas man sagādā prieku. Un tad tās mazās ikdienas laimītes, prieciņi atzīmējam. Kaut kas tur iestrēga. Man nekustās. Uzrakstiet man, vai jūs redzat, vai viss notiek. Man izskatās, ka uzkāries. Viss labi, tad es turpinu. Ja? Tad šis pirmais punkts, daram to, kas mums sagādā prieku. Atrodam savu mīļoto hobiju, uzstādam mērķi, es gribu kaut ko sasniegt, es gribu kaut ko iemācīties, es ņemu jaunus kursus, meklējam draivu iekšā. Tā ir viena lieta. Un tad, ja ķeramies uzreiz pie tādām nopietnākām lietām, kas izraisa nogurumu, nespēku, izdegšanu, padomājam, kas ir ar mūsu diennakts ritmu. Es galīgi nebūšu oriģināla, par to tagad runāt daudz, kas ir ar miegu, vai man ir pietiekams miegs. Nav vērts meklēt to vienu maģisko tabletīti, kas pacels enerģiju, ja miegs ir nepietiekams, ja miega kvalitāte ir nepietiekama. Ir ļoti liela saistība starp melatonīnu un kortizolu. Mēs runāsim par stresu, par kortizolu. Mums ir nepieciešams melatonīns, lai attīrītu savas smadzenes no viss tā, ko pa dienu smadzenes ir sastrādājušas. Ja? Un atceramies, ka melatonīns visvairāk tad izdalās laikā pēc 11 līdz 12. Ja? Mums vajadzētu ap 11 būt gultā. Vai tas tā notiek, vai tas tā nenotiek? Sakārtojam savu diennakts ritmu, ejam laicīgi gulēt, agri ceļamies. Ja? Un tikai tad ir vērts žēloties par nespēku un nogurumu, ja esam paši sakārtojuši savu diennakts ritmu, savu miegu. Jūsu vietā neviens cits to nedarīs. Nākamā lieta. Atceramies, ka enerģija, tīri bioķīmiski, ATF, sauksim to tā, tiek ražot mitohondrijos. Mitohondrija visvairāk ir muskuļos. Kāda ir mana ikdienas muskuļu noslodze, vai man ir pietiekama fiziskā slodze? Ja tie bērniņi tagad pusauģi jaunieši, kur ikdienā sēž telefonā un kuriem ir ierobežots kustības, ja, viņi arī jūtas izdeguši un noguruši. Ja. Kustību nav, muskuļu nav. ATF veidojas muskuļos. Tad nākamais plāns, ko ierakstam savā kalendārā,
kas man ir ar vingrošanu, kas man ir ar staigāšanu. Eju staigāt šovakar 3 kilometrus, nedēļas beigās eju staigāt garajā pastaigā 7 kilometrus, 10 kilometrus, 2-3 nedēļā eju vingrot ar stiepšanās vingrojumiem, ar pilates tipa vingrojumiem, ar spēka vingrojumiem, eju uz trenažieriem, sastādu plānu jau šodien ierakstu savā kalendārā, kas ir ar manu muskuļu slodzi, jo tikai muskuļos, tas ir tas galvenais avots, kurā ATF sintezējas, kurā ir visvairāk mitohondriju. Nākamais, kas plāniņā, kas ir ar manu diētu, kā es ēdu, cik man ir labs uzturs, pilnvērtīgs uzturs. Tad enerģijas sintēze, ATF sintēze ir diezgan pagarš, sarežģīts bioķīmisks mehānisms, kuram ir nepieciešams izēvielas. Ne tikai tauki, ne tikai ogļhidrāti, ne tikai olbaltumvielas, cik pilnvērtīgs ir uzturs ar mikroelementiem, cik daudz augu valsts produktu es ikdienā uzņemu. Atceramies 5-7 saujas, porcijas augļu dārzeņu. Ja par diētu šajā gada tumšajā laikā varbūt īpaši ir vērts pievērst uzmanību varvīksnes diētai un ēst krāsainās lietas, vairāk dzeltenu, vairāk sarkanu, vairāk lilā, jo ir arī teorijas par to, ka no augu valsts šiem krāsainiem produktiem mēs uzņemam ne tikai mikrouzturvielas, vitamīnus, mikroelementus, bet ir kaut kādā enerģētiskā līmenī. Es tajā pat negribu iedziļināties, jo galīgi neesmu speciālists šais enerģētikas lietās, bet ir kas raksta, jo vairāk mēs ēdīsim dzeltenu un sarkanu, jo vairāk mēs uzņemam arī šo krāsu enerģiju, kas tumšā laikā būs nepieciešama. Kas ir ar ogļhidrātu pārslodzi, kas ir ar cukuriem? Galīgi nekā oriģināli, vai ne? Bet ir sakars ar paaugstinātu cukuru vai cieti saturošu produktu lietošanu. Cieti tātad arī gala beigās bioķīmiski ir cukuri. Tad paaugstināts ogļhidrātu daudzums prasa daudz insulīna, un ir šis sakars starp insulīnu, hronisku iekaisumu, insulīns un kortizols, bioķīmisks sakari. Man tagad grūti ir tā vārdiski bez tādas tāfeles aizmugurē izstāstīt šos bioķīmiskos sakarus, bet tad vēl viena lieta plāniņā varbūt samazinu cukurus un cieti saturošus produktus. Tas palīdzēs īpaši uz nakti. Varbūt, ka tad, ja ļoti, ļoti gribas kaut ko vakarā vēl pēc 6-7 panašķēties, labāk apēst kādu sieršķēlīti vai kaut ko ar proteīniem vairāk nekā maizi, nekā bulciņu, nekā saldums. Jo tas cukura daudzums nakts laikā, tur būs insulīna lietas, pēc tam būs kortizola lietas. Tas traucēs pilnvērtīgam miegam. Un faktiski, ja runājam par tiem mazajiem mikroelementiem un to trūkumu, tad tā bieži vien ir mana taktika, ar ko es sāku, ja cilvēks sūdzas par nogurumu un nespēku. Skaidrs, ka arī šie nogurumi un nespēki ir dažādi. Ir vērts analizēt, kad tas ir vairāk no rīta, pamožos, jau beigts, jau nevaru, neko man jau no paša rīta negribas, vai tas ir vakarā. Dažādas pieejas, ko mēs no tā varētu secināt, bet es vairumā gadījumu sāku ar to, ka man gribas cilvēku pabarot, vārdu tiešām nozīmē, ar šiem mazajiem mikroelementiem, ar vitamīniem, minerālu vielām. Es varētu teikt tādu brīnišķīgu salīdzinājumu, ka nogurums, nespēks, izdegšana faktiski ir tāda signāla lampiņa. Tas nav tāpat vien nogurums un nespēks ir tāpēc, ka tas kaut ko liecina.
Tas liecina par to, ka organismā kaut kādās bioķīmiskās struktūrās tomēr nav kārtībā. Ja mēs runātu pēc analoģijas ar mašīnu, ja mašīna brauc un pēkšņi iedegas eļļas lampiņa, tā kaut ko signalizē. Ja? Šis te nogurums un nespēks nebūs tā eļļa. Ja? Tas nav pamatcēlonis. Nogurums un nespēks jau ir sekas, kas kaut ko signalizē. Līdzīgi kā eļļas lampiņa mašīnā signalizē, ka mašīnā trūkst eļļas vai mašīnā trūkst benzīna. Ja? Tas ir signāls. Un mēs visi zinām, ja mašīnā iedegas tā signāla lampiņa, kas kaut ko signalizē, mēs zinām, varbūt tālāk braukt nevajag, vai varbūt, ka vajag apstāties, varbūt, ka vajag meistaru, varbūt, ka tur kaut kas trūkst. Ja? Attiecībā uz sevi mēs bieži vien to aizmirstam, un tad, kad mums ir šis nespēks un nogurums, mēs meklējam pātagu, kā zirgam, atkal es varētu to zirga analoģiju pievest. Ja, tad arī zirgs ir nespēks, zirgs ir nostrādājies, viņš vairāk nespēja. Ja? To pātagu jūs varat izmantot, cik gribat. Tas zirgs vairāk nespēja. Attiecībā uz sevi mēs bieži vien to aizmirstam. Mēs meklējam pātagu, kā vēl uzpātagot. Mēs iedzeram kafiju, kas pēc būtības ir pātaga. Ja? Drīzāk ir jāpabaro zirgs. Mašīnā ir jāielē laba eļļa, mašīnā ir jāielē benzīns un tad jābrauc tālāk. Ja? Tāpēc arī mana taktika bieži vien ir tāda, ka es parasti sāku ar labu, pilnvērtīgu, vitamīniem bagātu mikroelementu kompleksu, teiksim, uz mēnesi, uz 2, varbūt pat uz 3 dažos gadījumos. Un tad skatāmies, kas notiek tālāk. Varbūt, ka ir tas vienkāršākais. Jums vienkārši ir iztērētas rezerves un nav no kā sintezēt enerģiju. Un bieži vien tas nostrādā. Cilvēki ir labi pabaroti, viņos, kā zirgos, ir labas auzas vai kā mašīnā labs benzīns ieliets. Braucam tālāk, ejam tālāk. Ja? Kafija šajā gadījumā vai stimulātori. Jā, tā viena maģiskā tabletīte, būs tikai kā pātaga, kura dzīs jau to nodzīto, izdegušo zirgu vēl vairāk. Gala beigās šī izdegšana, nespēks, nogurums, skaidrs, ka tās ir jau hormonālas izmaiņas, par kortizolu mēs daudz varētu runāt. Jā, mēs paši sev kaitējam veselībai kopumā. Tas gala beigās draud ar kaut kādiem autoimūniem procesiem, teiksim, meitenēm ar vairogdziedzera, antivielām pret vairogdziedzera audiem, pret Hashimoto sindromu, zinām tādu jēdzienu. Ja? Tad, tur sākums būtu vērts pētīt, kāpēc ir šie procesi, jau iestājušies, kas ir bijis ilgi pirms tam. Un, tad esmu nonākusi līdz vēl vienai lietai, kas izraisa nespēku, nogurumu, izdegšanu. Ir kaut kādi iekaisīgi procesi. Arī tie ir nepārtraukti mikroelementu patērētāji, tie ir ATF, jeb enerģijas molekulu patērētāji. Tāpēc tas pacientiem ar nespēku, nogurumu, izdegšanu, ārstam ir tāds detektīva darbs, bet viens no virzieniem, kurā tad meklēt to iemeslu, ir skatīties, vai nav kaut kādi hroniski iekaisīgi procesi, hroniskas infekcijas, tā pati Laimes slimība vai Epsteina-Barra vīruss, kuņģi, helikobaktērija, sēnīšu infekcijas, kandidoze, kandida, starp citu, es meklēju ne tikai tad, ja ir tā kā redzamas sēnīšu izpausmes, nagu sēnītes, ādas izpausmes, vagināla kandidoze. Kandidas mēdz dzīvot organismā arī un nedot nekādus simptomus, tā kā redzamus, kad ir sēnes.
es meklēju kandidas fēcēs vai pat sistēmiski. Īsnībā šeit būtu varbūt arī vērts uzreiz pieminēt par kandidām tādu interesantu lietu. Es meklēju kandidas sistēmiski urīnā. Tad nododam analīzes, sūtam uz ārzemēm, uz Dāniju. Un meklējam analīzēs tādu lietu kā arabinoze. Arabinoze ir kolagēna sabrukšanas produkts, kuru izraisa kandidu metabolisms. Tad, ja cilvēkam ir paaugstināta arabinoze urīnā, tas nozīmē, ka pastiprināti sabrūk kolagēnās šķiedras, un tam pie iemesla ir kandidu metabolisms. Kādreiz varbūt par to bioķīmiju mēs vēl parunātu ar tāfeli aizmugurē. Tas būtu daudz interesantāk. Bet ko tas nozīmē, ka tā hroniskā sēnīšu infekcija, hroniska kandidoze, kā es teicu, kur varbūt pat neredzam uz ādas, ja tur kaut kāda vagināla kandidoze var būt šad un tad ir, vai aftas mutē šīs baltās sāpīgās čūliņas, šad un tad ir, pāriet un nekas, ja. Bet kandidas izraisa arī kolagēno šķiedru pastiprinātu sabrukšanu, līdz ar to muskuļu sāpes, kas ir arī diezgan bieži kopā ar nogurumu un tādu to depresīvo stāvokli, sāpju trigera punkti, tad ir vērts meklēt arī, piemēram, sēnītes vai pelējuma sēnes. Nākamais stāsts arī, kas vēl man nāks prātā. Tā pašā urīna, organisko skābu testā urīnā es meklēju arī klostrīdijas, piemēram, arī tādas mikrobus, kuriem uzreiz tā klāt netiks un liekas, ka nekas jau īpaši nav, bet tas pašas klostrīdijas arī izraisa neirotransmiteru, jeb serotonīna, dopamīna, vilmaiņas traucējumus. Es jau lecu tēmām uz priekšu, ja. Bet šis nespēks nogurums būtu saistāms arī ar šo laimes hormonu, baudas hormonu, enerģijas hormonu sintēzes vai noārdīšanās traucējumiem. Un viens no iemesliem ir kaut kādi mikrobi, piemēram, klostrīdijas vai tās pašas kandidas vai aspergila, kas ir pelējuma sēne, viņu vilmaiņas gala produkti. Tā kā, ir vērts meklēt, tad tas jau būs ārsta kompetencē, vai nav hronisks iekaisums, hroniska infekcija. Un tad ir jāstrādā ar šo lietu. Ja mēs vēl par tādām tiešām medicīniskām lietām, kam ir vērts pievērst uzmanību, meitenēm īpaši skatīties, kas ir anēmija. Respektīvi, tad, kad ir nespēks un nogurums un jūs netiekat ar to galā un jūs saprotat, ka jūs savu dienas režīmu esat mainījis un jums ir kalendārā ierakstīti tie priecīgie brīži, tie priecīgie notikumi, priecīgās gaidas, un vienalga es nespēju tikt ar sevi galā, kaut kādā brīdī ir asinsaini jāuzstājas un jāpaskatās, vai nav anēmija, jo anēmija, tātad dzels nepietiekamība, viens ir tas, ka tur skābeklis ir par maz, to mēs visi tā kā zinām, bet dzels ir ļoti nepieciešams karnitīna sintēzei. Un tad, ja ir anēmija, tad ir tīri fiziski, muskuļu nespēks, tāpēc, ka atkal trūks noteiktu lietu, kas piedalās enerģijas sintēzē. Tā kā tas būtu viens skatīties, kas ir anēmiju, un otrs jau pieminēju, tomēr pastīties, kas ir vairogdziedzeri. Varbūt, ka uzreiz, ja mēs par vairogdziedzeri, un ja man skatās tie, kas tā kā ir vairogdziedzeri zinātāji, viena lieta, ir tas TSK, ko mēs nosakam, vai brīvais T3, T4, un varbūt, ka viņi pat ir normā. Bet ir vērts arī pastīties, kas ir ar antivielām, vai neveidojas antivielas pret peroksidāzi. Ārsts to zinās, protams, ka ārsts to zinās, jūs runāsiet ar ārstu. Bet viena lieta ir vēl par vairogdziedzeri interesanti.
kas klasiskā medicīnā maz tiek apskatīta vai praktiski gandrīz nemaz, ir stāsts par to, ka stress izraisa vairogdziedzera aktīvās formas T3 tā kā uzkrāšanos. Respektīvi ir tā, ka ir smadzeņu stimuls šis TSH, ko mēs zinām, kas izraisa T4 hormonu sintēzi, kurām pēc tam ir jāpārveidojas par T3. T3 ir tad aktīvā forma. Un stāsts ir par to, ka ir tāda lieta, ka stresa apstākļos T3 tiek uzkrāts, un to sauc par reverso T3. Ja? Tur ir konversijas traucējumi. Un tad tas TSH it kā varbūt pat var netikt ietekmēts. T3 būs zems. Tāpēc ir ar ārstu jārunā un jāskatās viss šīs analīzes. Bet jā, stress tiešām izraisa ne tikai kaut kad nākotnē iespējams, ka ir palielināts risks uz autoantivielu veidošanos pret vairogdziedzera audiem, bet arī tīri tas aktīvais vairogdziedzera hormons veidojas mazāk. Tāda ir tā bioķīmija. Tā kā skatāmies anēmiju, skatāmies vairogdziedzeri, meklējam hroniskas infekcijas, hronisku iekaisumu. Vēl viena interesanta lieta, ko arī vērts pieminēt, ka mēs zinām, ka laimes hormons serotonīns veidojas no aminoskābes triptofāna. Tā ir. Ar triptofānu pašu par sevi liela problēma nebūtu. Ar uzturu mēs viņu uzņemam diezgan pietiekami. Es arī nekad triptofānu kā aminoskābi atsevišķi nevienam neiesaku, jo tūlīt izstāstīšu, kāpēc. Tāpēc, ka aminoskābe triptofāns aiziet pa serotonīnu veidošanās ceļu, un tur ir nepieciešama visa Mendeļejeva sistēma, B grupa, C, cinks, piemēram, ja, tāpēc atkal šīs mazās mikrouzturvielas a priori nodar, ja, sākam ar labu mikrouzturvielu, vitamīnu kompleksu, ja, arī tāpēc, lai veicinātu serotonīna, arī dopamīna sintēzi, bet ir vēl viens stāsts, ka tam pašam triptofānam tīri bioķīmiski ir spēja aiziet pa citu ceļu, ne serotonīna sintēzē, un to nosaka noteikts enzīms, tagad pateikšu tikai lielos burtus IDO, tā viņš saucās, bet IDO aktivātors ir iekaisums. TNF-alfa vai interferons, interleikīni, šie iekaisīgie citokīni. Un jo cilvēkam organismā ir lielāks cirkulējošais iekaisums, jo vairāk ir šo iekaisīgo citokīnu, jo vairāk triptofāna aiziet pa citu ceļu, es teiktu tādu ceļu, kur gala beigās tie metabolismu produkti ir diezgan toksiski, neirotoksiski, jo mazāk paliek tā paša triptofāna, jeb substances serotonīna veidošanā. Un tas ir iemesls, kāpēc es triptofānu nedotu. Triptofānu es nekad neieteiktu lietot cilvēkiem ar hroniskiem iekaisumiem, hroniskām infekcijām. Ir liels risks, ka bioķīmija aizies pa citu ceļu, varam iekulties ziepēs. Ja, drīzāk tad, ja mēs gribam veicināt serotonīnu, uzreiz es teikšu uz priekšā, jo parunāsim nedaudz par tiem, tomēr tiem stimulatoriem, ir vērts lietot to gatavo serotonīnu priekšformu, kas ir 5-HTP. Es pat nezinu, vai viņi ir oficiāli Latvijā reģistrēti, iespējams, ka ir, bet 5-HTP mēs varētu tomēr izmantot. Viņa īsti būs tā pātadziņa, nevis auzas zirgam. Bet varam, ja mums vajag, tad 5-HTP kaut kādu brīdi, kaut kādu periodu mēs varam izmantot. Vēl viena lieta, par ko, ja runājam šo te hronisko iekaisumu, hronisko infekciju sakarā, tomēr skatīties, kas ir gramošana, kas ir ar gramošanu, kas ir ar zarnu traktu, vai man vēders iziet katru dienu, vai pūšanās ir mana problēma. Es bieži vien cilvēkiem taisu arī fēču analīzi, izmeklēju to gan uz gramošanu, gan uz disbiozi, gan izmeklēju arī uz pārtikas sensitivitāti, uz IgG paneli.
Ko atkal varbūt klasiskā medicīnā bieži vien apstrīd un saka, ka šīm analīzēm nav nekāda nozīme, taču varbūt, ka es atkārtojos, taču izstāstīšu vēlreiz. Tātad, ja jūs veidojat antivielas pret kaut kādiem noteiktiem uztura produktiem, un jūs viņu lietojat uzturā, un jums ir paaugstināts zarnu caurlaidības sindroms, jau šis jēdziens ir akceptēts arī klasiskā medicīnā. Ja, tad, piemēram, es runāju par olām, ja jums veidojas antivielas pret olām, jūs olas ēdat, olu līdz galam nesašķeltais proteīns iet cauri zarnu gļotādai, zarnu zemgļotādā sastopās ar tur esošām antivielām, un tā ir imunoloģiska reakcija, izdalās iekaisīgie citokīni. Jo jūs vairāk olas ēdīsiet, jo jums vairāk iekaisīgie citokīni izdalīsies, aizies sistēmiskā cirkulācijā un aktivēs visu limfātisko sistēmu. Dos informāciju visām sistēmām, ka mums ir jāsaktivējās. Mēs pagājušajā runājām par kaulu locītavu sistēmu. Ja? Tad viens no osteoporozes riska faktoriem ir šis te, kad es ēdu to, ko tā kā nevajadzētu ēst, bet tas arī uzturā to hronisko iekaisumu, sistēmiskie citokīni, kas tērē rezerves, ja, iet cauri tā hematoencefalītiskai, jeb asiņu smadzeņu barjerai un izraisa arī nepareizu stimulu smadzenēs, varētu teikt. Jā, tad faktiski par stresu vēl viena interesanta lieta, stress un kortizols. Varbūt, ka tā virsnieru izdegšana vispār ir atsevišķi vēl nopietnas stāsts, bet stresa uztveres līmenis katram ir savādāks. Un iespējams, ka ir kaut kādi ārējie stresi, skaidrs fiziski stresi, liela slodze, psihiski stresi, liela slodze darbā, liela slodze mājās. Bet iespējams, ka tur ir vērts meklēt arī psihoterapijas virzienā un skatīties, ja es netieku ar savu esošo slodzi galā, kas ir šie trigeri, vai trigeri nenāk tomēr no bērnības. Varbūt, ka ir vērts arī tā hroniska noguruma izdegšanas gadījumā strādāt ar psihologu, psihoterapeitu vai kouču. Patiesībā uzrakstat varbūt komentāros kaut kādus savus ieteikumus, ja jums ir zināms labs psihoterapeits, labs koučs, labs psihologs, pie kura vērsties, palīdzam viens otram. Ja, jo es domāju, ka kouči arī šajā gadījumā varētu palīdzēt sastrukturēt to diennakts ritmu, paskatīties, ko jūs darat, ko jums nevajadzētu darīt. Jo faktiski, jā, varbūt, ka, ja mēs runājam par to psihisko stresu, stāsts ir par kaut kādām neatbilstībām. Starp neatbilstībām tam, ko es daru, un kāda ir man priekšstata, ko man vajadzētu darīt. Varbūt, ka vispār ir jāsamazina tās prasības pret sevi, varbūt, ka es esmu pārāk perfektā meitene un pārāk daudz no sevis gribu, jo taču žurnāli pieprasa man būt tievai, skaistai, veiksmīgai mammai, darbā veiksmīgai, visur veiksmīgai. Ja, tad es domāju, ka runāt ar kouču, kurš palīdz saprast, ka vai samazinām prasības vai mainām kaut ko savā dzīvē. Un atkal tas stāsts, ko es teicu jau sākotnēji, ka jūsu vietā laicīgi gulēt neviens neaizies, jūsu vietā, jūsu dzīvē korekcijas neviens neienesīs, un nav tādas vienas tabletītes, kuru iedzeram, un rīt uz brokastīm būsim enerģiski, enerģijas pilni un moži. Ja, tad tas dzīvesveids, diēta, ja, cirkadiānais ritms pašam vien būs jāsakārto. Tad varam izmantot, varbūt koučus, psihologus, psihoterapeitus. Par to, ko mēs tomēr varam, kur to maģisko tabletīti tomēr meklēt. Varbūt, ka paši vēl pirms iet pie ārsta
Jā, jau vairāk kārt minēju kādu labu polivitamīnu kompleksu, kurā būtu gan visa B grupa, jo ATF, tātad, kā jau teicu, bioķīmisks process, kurā mums nepieciešama visa B grupa, C vitamīns, mums ir nepieciešama antioksidanti proporcionāli. Tad atrast kaut kādu labu polivitamīnu kompleksu šeit tumšajā laikā ir vērts. Kas vēl no tādām lietām? Paskatāmies, kas ir ar D vitamīnu, kāds ir D vitamīna līmenis. Atkal tīri bioķīmiski, lai serotonīnu pa saviem, pa nervu šūnām, nervu šķiedrām nodotu sinapsēs. Un tā tur ir nepieciešams D vitamīns. D vitamīns tur piedalās tiešā veidā. Ir arī daudz publikāciju par saistību ar D vitamīnu un depresijām. Ja? Tā kā ir laiks varbūt tieši šajā tumšajā periodā, kad tas būs visobjektīvāk noteikt savu D vitamīnu līmeni un korģēt, ja tas ir nepieciešams. Vēl viena lieta, kas arī ir daudz aprakstīta saistībā ar nogurumu un vienkāršības labāk es teikšu depresiju, bet es nedomāju šajā gadījumā tādas lielās psihiatriskās depresijas. Tā ir omega-3. Omega-3 tieši tāpat, un šajā gadījumā lielāka nozīme būtu EPS, nevis DHS, bet ir vienalga. Ja? Varbūt ir vērts arī kādu brīdi suplementēt, papildināt to savu ikdienas uzturu ar omega-3 augstskābēm. Kā es teicu, liekot uzsvaru uz EPS, bet nav jau pārāk būtiski. Cik daudz? Ja varat gramu, pusotru gramu, tad, kad skaitam kopā EPS plus DHS, tas būtu ideāli. Par B grupu, ja tas ir komplekss, es domāju, tas ir vislabāk. Liela nozīme ir B6. Vai es to B6 atsevišķi suplementētu bez tādiem pierādījumiem? Laikam nē. Jā. B grupa. Skatāmies arī savu homocysteīna līmeni. Tad tajās analīzēs, kad iesiet un nodosiet un skatīsieties anēmiju un vairogdziedzi, ir vērts arī to homocysteīnu eķeksēt, kurš mums tomēr liecinās par metilēšanās traucējumiem. Ko ar to visu darīt? Pie ārsta. Runājam tālāk, bet tātad metilu grupām, tad rādītājs par to, ka ar metilēšanās reakcijām viss nav kārtībā, tad būs paaugstinātais homocysteīns. Homocysteīns virs 9, 10 un vairāk, nevis tā kā norma ir papīros 13 vairāk, nē. Homocysteīnu nevajadzētu turēt vairāk par 9, 10. Ja, tad atgriežos atpakaļ, metilu grupām ir liela nozīme arī šo neirotransmiteru dopamīnu serotonīnu sintēzē. Metilu grupas mēs saņemam ne tikai no B grupas vitamīniem, bet patiesībā arī no holīna. Un šis ir tas gadījums, kad man patiktu kombinācija izdegšanas noguruma nespēka gadījumā omega-3, tātad grams pusotrs grams un holīns. 250-500 miligrami. Ja, šūnu plasticitātei, šūnu elasticitātei, vien šūnu membrānas mums veidojas no omega-3 un holīna metabolismu produktiem. Un otrs, holīns ir viens no lielākajiem metildonoriem. Arī tā kā, plus jūs vēl aknas patīrīsiet. Holīnam ļoti daudz labu efektu. Magniju, atceramies par magniju. Magnijs uz nakti 300-400 miligrami. Noguruma nespēka gadījumā es teiktu, ka priekšroka būtu organiskiem savienojumiem, organiskam magnijam, kā bisglicināts, piemēram, magnija orotāts, arī nezinu, vai Latvijā īsti pieejams, varbūt, ka tas būtu labs, bet magniju uz nakti, jā, arī kā miorelaksantu. Patiesībā uz katru ATF molekulu, tātad uz katru enerģijas molekulu mēs tērējam vienu magniju jonu, tā kā magnijs pie enerģijas ražošanas ir viens galīgi būtisks mikroelements. 5-HTP es jau teicu, ja tad 5-HTP kā serotonīna, tāds prekursors varētu teikt, no 5-HTP mēs paši uzsintezējam aktīvo dabīgo serotonīnu, var izmantot, var dažreiz izmantot, es ļoti ar viņu neaizrautos.
Jā, varbūt pirms tam tomēr ir vērts ar ārstu izrunāt, ja līdz tam 5-HTP aizējam. Kaut kas no augu valsts aktīvām vielām. Varbūt, ka jūs atceraties no saviem vecmāmiņu laikiem, bija asinzāle. Asinzāle kaut kādā brīdī krita nežēlistībā saistībā ar to, ka viņa iet caur noteiktiem detoksikācijas ceļiem, un tad ir uzskats, ka viņi tā kā aizsit šos detoksikācijas ceļus, un tur miedarbība zālēm, tad zāles tur savādāk izvadās ārā. Jain, kā vācieši saka, bet asinzāles tēja ir viena ļoti laba lieta. Asinzāles tēja nepārāk vēl vakarā, jo viņi izraisa 2 reizi, būs jāiet nakti, varbūt čurāt, bet, jā, tādu pēcpusdienas tēju, varbūt, ka kādu kursiņu ar asinzāli ir vērts uztaisīt. Tā piesardzība varbūt būtu tiem, kas lieto varfarīna tipa medikamentus, asins šķidrinošas zāles, vai varbūt piesardzība būtu arī meitenēm, kam ir perorālā kontracepcija. Tad es varbūt skatītos, bet visādi citādi asinzāle brīnišķīga, nepelnīti aizmirsta lieta. Vēl no tādiem augu valsts produktiem diezgan populārs ir arī safrāns. Man pašai nav tas personīgās pieredzes ar safrānu, bet publikācija diezgan daudz. Un Latvijā ir vairāki safrānu saturoši produkti. Safrānam ir diezgan labas, pētījumos pierādītas lietas, ka tas nav tā kā antidepresanti. Faktiski arī antidepresanti, ja mēs lietojam, tas efekts neiestājas tā kā rīts brokstīm, bet ir kaut kāds laiks. Safrānam arī tas būtu kaut kādas 4-6 nedēļas, līdz tas efekts iestājās, bet tās publikācijas ir par to, ka 6 nedēļu laikā gandrīz antidepresantu efekts tiek sasniegts. Vēl ir publikācijas par kurkumu. Šis ir tas gadījums, ka kurkumu varētu izmantot, teiksim, kā 500 mg reiz 2, līdz gramam dienā, ja. Un redz, kur ir arī tās zeltenās lietas patiesībā, ja? Gan safrāns, gan kurkuma būs dzeltenās košās lietas. Vēl viens jauns produkts Latvijā ir lavandu saturošs, lavandu ekstrakts. Lavanda vairāk būtu piemērota tad, ja izjūtam trauksmi, kas bieži vien kombinējās šis nespēks, nogurums, izdegšana ar tādu visu laiku domas galvā maļās, trauksme, nezinu, kur likties. Ja, tad lavandu arī būtu vērts izmantot. Lavanda arī miegu uzlabos. Ja, un tad šis ir tas laiks, kad ir vērts arī mīlēt savu ķermeni un kalendārā atķeksēt, ierakstīt, kad es sākšu mīlēt savu ķermeni. Pameklēšu kādu smaržu terapiju, aromaterapiju, kādu masāžu, sākšu iet uz jogu, sākšu iet uz cigunu, ja, par kronisku ilgstošu vingrošanu es jau teicu, ja, tad vispiemērotākais laiks, lai mīlētu savu ķermeni, nomierinātu savu prātu, trauksmaino, kurš veicina manu izdegšanu. Ierakstiet varbūt komentārā, lai citiem arī būtu piemēri, ko tad jūs darat, lai tiktu pāri grūtiem stāvokļiem. Un pirms atbildēšu uz jautājumiem, es pastīšos, kas ir ar jautājumiem. Es gribu atgādināt, man ļoti patīk šī brīnišķīgā reklāma, kas tagad iet, es pat nezinu, kurš viņa reklamē, lai Ziemassvētku prieki nav mocības. Un tā tam arī ir jāpieiet. Negribās jums iet ciemos, neiet. Negribās jums taisīt ēst, netaisiet. Nopērciet veikalā rimī salātus, vienalga, pīrādziņus nopērciet gatavus, dariet tikai to, kas jums sagādā prieku. Nedariet neko, ko jums negribās. Satiecieties tikai ar tiem cilvēkiem, ar kuriem jūs gribat satikties. Un nav jāiet pie visiem radiem un draugiem un jāpērk tās dāvanas, kuras tāpat nevienam nav vajadzīgas. Mīliet sevi, mīliet savu ķermeni, sadedziet gaismas, ja, šis gaismas efekts, ko tīri neapzināti, skaidrs, ka mēs darām, ja mums gribās sveces, mums gribās gaismu.
šis ir tas stāsts, kad no rīta varbūt ir vērts atvērt acis un momentāli sadegt visas gaismas, lai jums ir uzreiz nevis lēnais garais rīts, bet iededzam gaismas, ieslēdzam mūziku pēc iespējas skaļāk, mīlam savu ķermeni. Es paskatīšos, kas mums ir ar jautājumiem. Ortomolimūns vairs nav tas un nedod spēku, kad bija pieejams kā diētas kā pārtika. Īsti to es nevaru komentēt par... Šis varbūt ir drīzāk jautājums par kaut kādu pierašanu, kam īsti es negribu piekrist. Respektīvi jautājums drīzāk būtu par to, ka es lietoju kaut kādus vitamīnus un tad man palīdzēja un tagad vairāk nepalīdz. Viens ir tas, ka lielas polivitamīnu devas varbūt nevajadzētu lietot ilgstoši, ja mēs runājam par ortomolimūnu, kāds ir jautājums, tur ir pietiekami lielas devas, kuras ilgi nevajadzētu lietot, bet, teiksim, kaut kādu kursu 3-4 mēneši, ja vajag, kāpēc nē? Ja? Tad varam lietot, un tad kaut kāda pauze varbūt jātaisa. Attiecībā par to vitamīnu pierašanu, drīzāk ir tā, ka tā bailīte ir, redz, es te dzeru, un tagad es esmu zirgā, un viss ir ok, zirga mauzes ir iedotas, un kas būs pēc tam, kad es noņemšu, vai nebūs atkarība un pierašana? Nē, no vitamīniem nerodas atkarība un pierašana, jūs vienkārši esat pieradis pie bioķīmiski laba sakārtota procesa. Un, ja jūs atkal iekritīsiet badā, tad organisms gan atcerēsies, cik labi es braucu, kā zirgs, cik laba bija mana gaita, tad, kad es biju labi paēdis. Tā kā, tad ir vērts piedomāt arī par to uzturu vai turpināt kaut kādas mikrouzturvielas, ja nepieciešams mazākās kombinācijās. Bet nē, nav tāda jēdziena, kā pierada pie vitamīniem, viņi vairs nestrādā. Nav tā. Ko ieteikt dēlam, ja sāk parādīties sirmi mateni, vai to ir iespējams novērst? Garš stāsts. Viens ir ģenētika. Pastieties, kā ir tētim bijis, vai tur arī nav. Sirmums tomēr ir diezgan ģenētiski predisponēts. Otrs jautājums ir par varu. Par vara pietiekamību ir vērts iet pie ārsta. Paskatīties, cik tas ir varbūt autoimūns process. Es ceru, ka nē. Varbūt ir vērts kaut kādu kursu ar varu uztaisīt, bet paši to nedariet. Jāiet pie ārsta. Vai var ieteikt labu polivitamīnu kompleksu ar D un dzelzi, kur ir daudz maz droši, ka tie uzsūcas. Jāizvēlas labi ražotāji, bet teiksim, tā bailīte, ka vitamīni neuzsūcas. Mēs varētu par neuzsūkšanos runāt tad, kad ir kaut kādas varbūt diezgan nepamatotas kombinācijas. Piemēram, C vitamīns un selenīts. Tāpēc labos vitamīnos selēna savienojums būs nevis selenīts, bet selenāts, kurš tad iet kombinācijā un tad uzsūcās. Par C vitamīnu mēs kādreiz jau runājam, ka C vitamīna lielākais biedrs ir ogļhidrāti. B grupai patiesībā īsti nebūtu pamata neuzsūkties. Es domāju, ka tur nevajadzētu būt problēmām, bet skaidrs, ka, ja es izvēlētos vitamīnus, es domāju, ka ir vērts izvēlēties labus, zināmus brandus, nepasūtīt galīgi no Ķīnas vai pastīties arī PVD mājaslapā ir uzturbagātinātāja reģistrs. Es domāju, ka tie, kas ir reģistrēti Latvijā uzturbagātinātāja reģistrā, ka tie ir tā kā akceptēti zināmi ražotāji. Hormonālo disbalansu, kā novērst bez hormonu tabletēm vai hormonu spirāli. Pavisam cita tēma, par hormoniem mēs kādreiz atkal varētu parunāt. Grūti teikt, par ko ir runa. Jauna meitene, premenopauze.
Jā, man īstenībā diezgan bieži ir meitenes ar hormonālu disbalansu, ar hiperestrogenēmiju. Es meklēju, kas ir šīs hiperestrogenēmijas iemesls, kāda ir estrogēnu vielmaiņa, kāda ir estrogēnu detoksikācija. Jā, estrogēnu detoksikācijā piedalās jau iepriekš daudz minētā metilēšanās reakcija, teiksim, un daudz citas. Brokoļus es diezgan bieži izmantoju, lai skatītos to hormonu disbalansu, arī veicu speciālas analīzes, Dutch testes saucās, kad draida urīna, žāvētā urīnā skatās hormonu metabolismā produktus, lai izvērtētu, kurā līmenī kas kā sintezējās un kas kā noārdās. Un jā, komēm brokoļus es ļoti daudz izmantoju. Brokoļi pie hormoniem ir brīnišķīga lieta, jo brokoļu sastāvā esošās aktīvās vielas, sulforafāns, piemēram, veicina estrogēnu, normālu metabolismu. Ja? Īpaši tajos gadījumos, ja ir hiperestrogēnu stāvokļi, endometrioze, polipi, vispār smagas mēnešreizes, ja? Vai anamnēzē kaut kur ir jau ar hormoniem saistīti audzēji, brokoļus ir vērts izmantot. Vai ilgstoša temperatūra ir ok, un varbūt no stresa nav ok, vai varbūt no stresa man grūti teikt. Es domāju, ka tur būs kaut kādi vairāk faktori. Jāskatās tomēr, vai nav šis hroniskais iekaisums, kas nav viens un tas pats, kas infekcija. Ja var nebūt kaut kāda infekcija, bet iekaisums. Mēs šodien pat un jau daudz cits reizes esam runājuši par uztura nepanesību, par to, ja es ēdu kaut ko man nevajadzētu ēst, ka izdalās iekaisīgie citokīni, uztura iekaisīgās reakcijas. Tas ir viens, otrs. Arī tad, ja tas būtu, tā kā bieži vien ārstam nav ko vairs teikt un nav ko atrast, tad saka, termoregulācijas traucējumi. Es domāju, ka tur arī ir vērts pastīties, kas ir tas, kas tomēr uztur to hronisko iekaisīgo procesu, jo tas termoregulācijas centrs arī tiek kaut kur stimulēts. Kaut kas tomēr ieteikt hematoencefalītiskai barjerai cauri un uztur procesu. Tur ir vērts meklēties tālāk. Cik ilgi var dzert brokoļu ekstraktu? Arī labs jautājums. Brokoļi. Redz, kā ir, ja šī, piemēram, ja mēs tikko runājām par estrogēnu vielmaiņas traucējumiem, un tie ir ģenētiski noteikti, ko atkal var noteikt ģenētikā, tīri skaistkājums, tur ir ar ģenētiku, un ja ģenētika nav īsti labvēlīga, un tie ir ģenētiski noteikti procesi, kad estrogēnu vielmaiņa ir traucēta, īsti jau viņi nemainīsies, ja? Un tas varētu būt, varbūt, ka ir gadījumi, kad brokoļus varētu lietot ilgstoši gadiem. Cits jautājums ir, vai katru dienu, vai ar pauzēm, vai varbūt tur katru otro vai katru trešo dienu, ja? Atrast tādu optimālu, minimālo lietošanas daudzumu, bet tās situācijas ir dažādas. Ja, bet kamēr vien ir ar estrogēnu vielmaiņu saistīti, tad kaut kādi nepareizie stāvokļi, brokoļus ir vērts izmantot, un pa daudz tur nevar būt. Jā, tieši otrādi, es domāju, jāiet tie audzēju riski ģimenē, piemēram, varbūt ir vērts arī ilgi dzert. Ko varētu nozīmēt paaugstināt jūtību pret smaržām? Jā, izskatās, ka nākamo sarunu būs jātaisa par detoksikāciju. Es domāju, ka šis varētu būt tas virziens. Kaut kas nav ar detoksikāciju labi. Tīri ģenētiski, varbūt ir vērts skatīties ģenētikā uz kaut kādiem, šo te ķīmisko savienojumu noārdīšanās traucējumiem. Jāskatās, kas vēl tur ir. Un jā, arī kortizols. Tad, kad mums ir stress, pareizi, arī kortizols ir tas, kurš visa tā izdegšanas nespēku un noguruma sakarā izraisa arī paaugstināt jūtību pret kairinājumiem. Jūs zinat, ka cilvēks ir tā kā tāds, puf, neapmierināts ar visu dzīvi, un tad viņam vajag tikai vienu
pēdējo triggeri, ka tas trauks līst pār malām, un tas viens pēdējais triggers varbūt arī kaut kādi šie te kairinājumi, kas ir smaržas, skaņas, iezvanījās telefons un uzsprāga. Ja? Hormonālais disbalans vai femīna varētu mēģināt. Man gribētu to saprast, pa kādu vecumu iet runa. Premenopauzē, es teiktu 40 plus, tajā vecumā noteikti. Man pašai lieliski pieredze femīnu ilgstoši. Ortomāla femīns ir viens no tiem, ko es reāli varu ieteikt. Bet ir ginekologi, kas femīnu izmantojuši arī jaunām meitnēm tīri šī paša iemesla dēļ. Tātad, kur ir tas stāsts, femīns satura fitoestrogēnus, kuriem nav nekāda sakara ar estrogēniem, viņi neietekmē hormonālo asi, bet viņi perifērijā saistās ar estrogēnu beta receptoriem. Jā, ginekologi ir izmantojuši arī jaunām meitenēm. Man pašai nav pieredze ar to, tāpēc es nevaru nokomentēt. Bet jā, ja mēs runājam par premenopauzi, pilnīgi noteikti. Ja ir hronisks nogurums un nesenā pagātnē izslimots Epsteina-Barra vīrus, vai varbūt, ka viņš ir pārgājis kroniskā formā, Epsteins-Barrs, es domāju, ka pilnīgi noteikti dzīvo ļoti daudzos mūsos latentā slēptā formā, līdzīgi kā herpes vīrus. Ja? Viņi ir un ir. Svarīgi ir nepieļaut to viņa aktivitāti, uzflamēšanos, kompleksa pieeja, šī te pretvīrusu, kompleksa pieeja ir vērts iet pie ārsta, ja tas traucē dzīvot, ja ir jau šodien minētais, it kā nekas, bet tas nogurums, nespēks, izdegšana, nepatika par dzīvi, enerģijas trūkums, ja tas ir vairāk nekā gribētos. Epsteins-Barrs varētu būt viens no tiem, ar ko ir vērts arī nodarboties, bet reāli kompleksa pieeja. Tas laikam viss. Ja šodien vairāk jautājumu nav, paldies. Izskatās, ka mēs varbūt nākamā gadā varētu parunāt par detoksu. Kāds iesūtiet vēl komentāros jautājumus, par ko jūs gribētu dzirdēt tādu stāstījumu vieglā formā. Abi. Šodien tad beidzu. Atcerieties, Ziemassvētki tūlīt būs, un lai tak viņiet ratā jums negribās. Guliet un nekur neejiet. Dāvanas nepērciet un ēdienu pasūtiet no restorāna. Kaut vai no Rimī. Ja? Tas būs daudz labāk, ja jūs būsiet sev pasargājusi un pagulējusi un nesatraukusies par to, par ko nevajag satraukties, nekā pēc tam tērēties tad, kad būsiet slima. Laimes slimība un nogurums. Viss tas iepriekš jau minētais. Laimes slimība, tad hronisks iekaisums, hroniska infekcija, ir vērts ar to nodarboties. Paldies! Visiem laimīgu jauno gadu!